Sveiki, iesākumā atvainošos, ka tik ilgi nav kāršu triki, vienkārši gada noslēgums skolā un plus jāgatavojās eksāmeniem. Tieši tādēļ es jums šodien parādīšu ļoti labu veidu, kā špikot gan eksāmenos, bet tas gan ir uz jūsu pašu atbildību, vai jūs vēlaties riskēt špikot eksāmenā. Taču parastiem kontroldarbiem šis, manuprāt, ir ļoti labs un labākais veids špikošanā. Tātad no sākuma uz datoru Wordā uzrakstam to, ko mums vajag. Pilnīgi jebko. Sataisam vienalga kādos lielumos. Vislabāk fonta izmēru ir likt uz 8 vai 7 tādu maziņu. Tas tā kā būtu uz pildspalvas tik liels. Tad varat rakstīt arī lielākus tekstus, ko uzrakstīt, bet uzlīmēt varēs kaut kur citur uz grāmatas, uz burtnīcas, vienalga kur. Tad tagad izprintējam šo visu. Printējam. Lūk šādi. Tātad jums būs vajadzīgs šķēres un caurspīdīgs skočs. Tātad mēs paņemam nopliekšam skoču, lai pietiek uzlīmēt. Nogriežam un uzlīmējam pa virsu. Tagad izgriežam to daļu, kuru mums vajag. Tātad augšējo varētu uz pildspalvas uzlīmēt, jo viņi ir maziņi. Un šo uz kādas burtnīcas vai jebkur citur, kur lielāk. Tagad mēs skalosim lūk šo te pusi, kur ir papīra pusi, var sajust. Zem tāda remdena ūdens. Mazliet piespiežam. Jūs redzēsiet, kad caur sāk spīdēt burti, tad pietiek skalot. Un tagad ar pirkstiem tā mēs braucam nost to papīru, lai viņš nāk nost. Tā, lai baltas malas nepaliek. Un kā jūs redzat, viss paliek uz skoča. Un tagad paņemsim otru mazo. Aizmirst pieminēt, ka jāprintē ir uz laser printeru. Nezinu, varbūt arī sanāk uz tintas printeru, bet to jūs mēģiniet paši.
Tātad lielo, kā jau es teicu, var uzlīmēt uz jebkādas klādes vai burtnītes. Un šis man nav īpaši labi izdevies, viņš nelīp, diemžēl. Bet būtībā viņš pielīp un ir caurspīdīgs, lūk, kā šī pusē. Un nevar tā pamanīt. Parādīšu spilgtspalvas. Paņemam un uzlīmējam. Lūk tā. Un no tāluma nevar tā pamanīt, ka kaut kas tur būtu.